Vakar saimnieks sēž savā karaliskajā krēslā, jā, tieši. Un čalo. Un čalo ar visiem tieši tā, jā. Tā tas būs viss. Jā, es sēdēšu, skatīšos uz visiem, jā. Ugunskurs nebūs. Jā, kamīns degs, tagad viņš nav ieredzināts, atvainojos, piedodiet, bet tas uz rītdienu tiek taupīts. Katru gadu kaut ko citu izdomājam. Pagājušajos Mārtiņos, manuprāt, mums bija bluķa vilkšana pa Stābu ielu. Jā, kad mēs ar vienu citu Mārtiņu kopā vilkām bluķi, jo Mārtiņi ir tādi īstenībā īstie latviešu Helovīni. Jo, es Helovīns nesvinu, es viņus vienkārši kā svētkus viņus nepieņemu. Jo tie nav latviešu svētki, jo īstie latviešu Helovīni tie ir Mārtiņi. Uz Mārtiņiem ir jābūt nežēlīgi labi klātam galdam. Zini kā? Tev var noteikti ir bijuši tādi gadījumi, ka tavs jubilācijas vai vārda dienas tev kļūst par darba dienu, nevis atpūtas dienu. Par nastu, jo tu esi spiests par visiem rūpēties, lai visi būtu omulīgi, visiem būtu labi. Un jā, vēl tur nāk prese klāt, tad tas ir vispār albumā. Un tāpēc mēs izdomājam šo te klases vakaru. Slēgto klases vakaru, kad katrs atnāk ar savu paiku, katrs arī parīd, apmainās savām receptēm un visu kaut ko un tam līdzīgi. Man ne par ko nav jāuztraucās. Mārtiņi, man bija tā, es atceros vienus Mārtiņus, es vēl pamatskolā mācījos, jo tad bija Mārtiņu dienas, tur kaut kāda zīmējuma izstāde, vēl kaut kas tāds un tāds par Mārtiņiem. Un tad visas klases meitenes bija sametušās kaut kādas kapeikas, un tajā laikā bija kapeikas, nevis lati vai santīni. Un man uzdāvināja dāvanu, tas man likās tik ļoti, ļoti, ļoti mīļi un forši. Mēs jau vispār ģimenē esam 3 bērni un 3 garlaicīgākie vārdi. Tas ir vecākais Mārtiņš, tad seko Jānis un tad Ilze. Mums tikai pietrūkst Baibes. Starp citu, ko es gribēju pateikt. Mārtiņš ir vienīgais vārds latviešu valodā, kuru nevar izrunāt pamazināmām formām. Jo viņš jau ir mīļš un pūkais. Pamaņi. Mārtiņš. Mārtiņš. Kas man ļoti patīk, ka tagad ļoti nāk modē visi šie te vecvārdi. Gusti, klāvi. Viss, kas patiešām ir latviska vārdi un smuki vārdi, arī Mārtiņi daudz parādījušies. Un atkal Jāņi nāk modē. Mārtiņš mazliet izklausās pēc vārda kaimiņš. Mārtiņš kaimiņš. Mārtiņš kaimiņš. Tā mīļi un mierīgi.